Un atkal mūsu kājiņas, jauši vai nejauši, mūs atvedušas uz jauno, atjaunoto, par jaunu būvēto Rīgas motoru muzeju. Rīgas motoru muzeja apskatāmie eksponāti nav tikai spēkarti, kuri stāv ekspozīcijā nekustīgi un atgādina par tiem laikiem, kas kādreiz bijuši. Senie spēkarti ir kustībā, tos var redzēt braucam dažādos salidojumos, pasākumos. Tā kā nevarētu teikt, ka tie ir tikai braucamrīki, kuri nekad nerūc vai nedarbojās. Bez spēkartiem, kuri ir eksponēti muzejā, pārstāvot 20. 30. gadus Rīgas motoru muzeja ekspozīcijā, ir arī redzami padomju laika spēkarti. Šajā gadījumā mēs runājam tieši par RAF autobusiem. Kāpēc viņi ir motoru muzejā? Protams, tā ir Latvijas autobūve. Jāsaka, viena no pēdējām Latvijas autobūves lapusēm, ja mēs neskaitam Andri Dami būvētos elektroautomobīļus un Oskaru. Lai gan RAF rūpnīca sen jau ir beigusi savu darbību, tomēr busiņi diezgan lielā skaitā vēl ir atrodami un ir pat diezgan daudz, kas ir labā tehniskā stāvoklī un brauc pa mūsu Latvijas ceļiem. Rīgas motoru muzejā ir apskatāmi vairāk spēkarti, kas ir būvēti Latvijā. Viens no slavenākajiem spēkartiem tas ir Russo Balti, kādu esam palikuši pasaulē, tikai 2 eksemplāri. Viens civilā versijā atrodams ir Maskavā, Politehniskajā muzejā, un otrs šeit, Rīgas motoru muzeja ekspozīcijā. Tomēr tie nav vienīgie spēkarti, kādi ir redzami Rīgas motoru muzejā, kuru būvniecība saistām ir ar Latviju. Arī Ford Vairogs automobīļi, kas ir apskatāmi Rīgas motoru muzejā. Pavisam apskatāmi 2 Ford Vairogs ražojumi, tātad V8 lielais Ford Vairogs automobils, kā arī Ford Junior mazais automobils. Ja Ford Vairogs V8 modelis, Ford Vairoga lielākais automobils ir apskatāms gan Rīgas motoru muzejā, gan arī vienā otrā privāta kolekcijā, tad mazais Junior šī ir vienīgais automobīļu eksemplārs, kurš saglabājies un redzams mūsu ekspozīcijā. Kā jau minēju, Rīgas motoru muzeja ekspozīcijā ir vairāk ar Latvijas autobūvu saistīti eksemplāri, gan Russo Balts, gan Ford Vairogs, par kuriem tikko stāstīja, tā arī diezgan plaši pārstāvēta RAF rūpnīcas automobīļi. Ir gan koka RAFs, tautā sauktais pa koka Ikarus, gan arī šie te eksperimentālie modeļi, kuri, diemžēl, plašākā rūpnīcas ražošanā neaizgāja. Te bija 90. gadi, kad autorūpniecība faktiski apstājās, izzuda valsts pasūtījums un vairs ražošana faktiski nebija iespējama. Taču ekspozīcijā redzami arī reti modeļi, kuri tika ražoti Rīgā, jo sākotnēji RAF rūpnīca atradās Rīgā, Duntas ielā, un šeit ir redzams viens no tādiem retiem modeļiem, kas faktiski arī šobrīd ir vienā eksemplārā saglabājies, RAF 977D modelis, kas kopumā tika uzbūvēts tikai 300 eksemplāros. Pamatā tas bija nosūtīts Padomju valsts dienvidu republikās, un Latvijā pavisam nedaudz tādi bija sastopami. Bez šiem RAF modeļiem ir arī tāda unikāla lieta, kā RAF elektrobusiņš. Arī tādus nelielā skaitā RAF rūpnīca jau ražoja 70. gada beigās, 80. gados, un viens diezgan interesantā veidā tiek eksponēts arī Rīgas motoru muzejā. Kā jau muzeja visā ekspozīcijā daudzās vietās ir dažādas interaktivitātes, arī RAF ekspozīcijā ir iespējams interaktīvie momenti, un arī tieši uz šo RAF elektro ir iespējams automobīli gan izkrāsot, gan padarīt dažādās krāsās saistoši. Lai gan daudz padomju tehnikas vēl redzams uz mūsu valsts ielām un ceļiem, tomēr retākie eksemplāri apskatām šeit pie mums Rīgas motoru muzejā. Laipni aicināti katru dienu līdz 6:00 esam vaļā. Es zinu kādu vietu. Es tev parādīšu. Kā otrā pusē. Šitā nav mana mašīna. Kā tev tur sauc un aiz šurpu? Dusmīgs, toties dzīvs. Neļauj braukt reibumā. Hidrauliskās sistēmas un savienojumi. Firma Hydronex. Bez iepriekšējām 3 tirdzniecības un servisu vietām Latvijā, Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kur varat iegādāties un atremontēt visa veida hidrauliskās iekārtas, klāt nācis jauns Hydronex tirdzniecības un servisa punkts Gulbenē. Firma Hydronex Latvijā pārstāv čehu rūpnīcas Jihostroja ražotos NŠ tipa zobratu hidrauliskos sūkņus, visa veida šo sūkņu tirdzniecība un servis. Un tas, beidzot, ir noticis. Jaunā rallija krosa trase, pati jaunākā un modernākā pasaulē, ir tapusi.
Es tā šorīt no rīta pamodos un domāju, ja es būtu biķernieku trase un man 50 gadu jubilejā šādu dāvanu uztaisīt, es būtu vienkārši stāvā sajūsmā. Jā, nu laikam pašlaik man ir tik daudz emociju, ka man pat ir grūti runāt, jo tā gandarījuma sajūta, un teikšu arī godīgi, ir lepnums par padarīto, un patiešām var teikt, ka ir lepnums padarīto, jo izdevās. Jo tā kā arī valdībai apsolījām, ka tajā laikā, man māc šaubas, bet saprat, ka to izaicinājumu, to, ka palaist garām tādu izdevību, ka Latvijā notiek pasaules čempionāts, kur īstenībā autosportā ir tikai 5 veidos. Pirmā formula, kā mēs zinām, un vēl tur, tad jādara. Un trasi tika uzbūvēta 4,5 mēnešu laikā, pa stundām, pa minūtēm pat rēķināja, kā būvēt, ko darīt, arī visi šie drošības aprīkojumi. Un kādēļ droši var teikt, ka viņa ir modernākā? To saka ne tikai puiši, kur brauc, bet tādēļ, ka viņi arī pašlaik būvēt pēc jauniem FIA noteikumiem, jo šis ir viens no straujāk un vien populārāk paliekošākiem autosporta veidiem, un drošības prasības līdz ar to ļoti pieaug. Un vajadzēja pielāgoties arī faktiski viss pitlīnijas. Šie te skatītāji drošības žogi tieši tāpat kā pirmā formulā. Un arī tā firma, kur mums kaut ko uzdāvināja, viņa aprīko arī pirmās formulas trases. Tā kā viņa patiešām ir, nerunāt jau par segumu, par to, kas arī ir unikāls, lai nebūtu putekļi, lai viņa būtu ļoti cieta, bet tajā pašā laikā varētu frēzēt pa viņu. Un tad redzējāt, Nitišs Baumans gāja tā, ka tikai tajos līkumos. Kaut gan, ja tā kāja, viņi ļoti cieta, lai viņi neizdangātu. Te strādāja gan inženieri, gan celtnieki, paldies viņiem. Un katrā ziņā patiešām izdevās. Sadarbība ar Binderu apmierināti esat? Jā, ļoti labi, protams. Viņi jau iepriekš bija arī būvējuši pārējo to daļu biķerniekiem. Jebkurā gadījumā biķernieki savā jubilejas gadā ir atguvuši bijušo posmi ar šo jauno unikālo trasi. No neoficiālajiem avotiem es uzzināju, ka visu šo 4,5 mēnešu, varbūt pat ilgāk, jūs esat turējis roku uz pulsu šiem darbiem. Nav jau man varianti. Pie tam vēl tā nelaime tāda, ka Sakrit motoru muzejs, kurš bija ieplānots daudz ātrāk atvērt ar šo te trases nodošanu. Var teikt tā, vārdi tiešām nozīmē, ka tad cilvēki jūdzās nospēt. Apsveic tevi un ceļbūves firmu Binderis ar šo te panākumu. Es domāju, ar lielu panākumu, tiešām reti, nozīmīgi un reti arī sarežģīti objekti. Jā, paldies. Objekts bija ļoti interesants, tanī pašā laikā ļoti dinamisks. Kā jau iepriekš pieminēju, 4,5 mēnešos mēs uzbūvējam šo rallycross trasi. Šobrīd ir ļoti liels prieks un tāds gandarījums sajūta par to, ka braucējiem patīk, kas bija pats galvenais mērķis, kam tai trasē ir jāpatīk. Arī pasūtītājiem patīk, jo viņi ir funkcionāli, būs viegli kopjama. Attiecīgi mēs esam sasnieguši gan pasūtītāji, gan braucēja galvenos uzstādījumus. Manuprāt, ka viss ir izdevies lieliski. Reini, vai tev tajā gadā, kad tu sacēli to šūmu, to pasaules čempionātu, tev pašiem likās, ka varētu kaut kas šitāds sanākt? Noteikti, ka neienāca nekas prātā tāds, bet iesaistoties tajā darbā, redzot, kā viss sākās un līdz pat šim momentam, tad, zin kā vienmēr tās labākās lietas, negaidītākās lietas. Pirmais izmēģinājums starts, no starta tu izraujies, bet pēc tam palaid Baumanu uz priekšu. Varbūt tā taktika šoreiz nostrādāja, bet nezinu, vai tā nostrādās arī sacensībās. Kāda bija sadarbība ar būvniekiem, sapratāties savā starpā? Daudz es neiesaistījos viņa darbā, pateicu savas idejas Raimondam Straukšam, tīpaši par pirmo līkumu un arī par grunts segumu, bet šobrīd viņš iztur un tas ir tikai apsveicami, bet redzēsim, kā būs, kad pāries 70 superkāri pāri. Katra jauna mantiņa ir, kā saka, skaista un spoža. Kā jaunā biķernieka rallycross trase? Varētu teikt, ka ļoti tuvu desmitniekam vēl tas grānas daļas bišķiņ jāpieslīpē, lai tās atķer vairāk parādītos, bet visi tramplīni, asfalts, visi tiešām brauc un bauru. Starp tām rallycross trasēm pasaulē, kur tu esi bijis? Šitien to, kur tu ievietot? Domāju, ka pirmajā vietā viennozīmīgi. No 1. janvāra stājās spēkā
jaunie satiksmes noteikumi, kuros bija viens tāds interesants punkts, ka turpmāk, tas ir tātad no 1. janvāra, Latvijā uz Grants, tātad neasfaltētajiem Grants ceļiem, maksimālais braukšanas ātrums 80 km/h. Cik spēja novērot, tā, viens otrs tomēr laikam to nav dzirdējis. Ļoti iespējams, jā. Un kāpēc tika vispār tāda norma iekļaut jaunajos ceļu satiksmes noteikumos? Ja mēs atceramies 2014. gadu, tad 2014. gads bija raksturīgs tieši ar vairākiem ļoti smagiem negadījumiem, kur vienlaicīgi gāja bojā vairāki, teiksim, tāds cilvēki, un šie negadījumi bija saistīti tieši ar braukšanu pa Grants ceļiem un ar pārgalvību un ar nepareizu braukšanas ātrumu izvēli, un līdz ar to satiksmes drošības padome arī lēma, un mēs ceļu satiksmes noteikumos iestrādājām, ka uz Grants ceļiem šis maksimālais braukšanas ātrums ir 80 km/h. Bet, protams, kā ir jāatcerās, ka šis maksimālais ātrums, atļautais ātrums nevienmēr ir tas drošais ātrums, un ļoti daudzos gadījumos arī 80 km/h ir daudz par daudz braucot pa Grants ceļu. Un tomēr ceru, ka arī ceļu policija vērsīs uzmanību uz šo jauno ceļu satiksmes noteikumu punktu. Uzmanību, droni! Veikalā Motosports varat iegādāties dažādu līmeņu bezpilota lidojumos aparātus, arī profesionālos dronus. Pieejamas rezerves daļas, servisa apkalpošana un konsultācijas. Nav vērts raizēties. Odsta atlīdzina zaudējumus par satiksmes negadījumā cietušu ārstēšanu un darba nespēju. Kāds pāris gadus atpakaļ sabiedrība saņēma nevisai patīkamu informāciju. Apdrošināšanas kompānijai Balva radās finansiāls problēmas. Pagājis ir laiks, kādi ir rezultāti, kā saka, vezums vēl joprojām tur, kur bija. Jau pagājis diezgan ilgs laiks, jau vairāk kā 3 gadu atpakaļ tas notikās, kad Balvai apturēja visas licences, un jāsaka, ka līdz šim brīdim visu laiku bija tā situācija, ka Balva mēģināja pildīt savas saistības. Diemžēl tas negāja sevišķi labi, visu laiku viņi, tas parāds pret garantijas fondu bija arvien lielāks. Tā pašā laikā kaut kāda neliela aktivitāte no viņa puses bija, un daļa savas prasības viņa izdevās nosegt. Bet pašreiz ir tā situācija, kad mēs uzskatām, kad parāds mums ir pietiekami liels, Balva mums ir parādā jau gandrīz 2 miljonus, un mēs redzam, ka tā iespēja Balvai atlīdzināt tos jau izmaksātos zaudējumus no biroja puses un arī maksāt klientiem šīs atlīdzības un valstī atpakaļ šos jau iztērētos izdevumus, ir tā kā krietni samazinājusies, un mēs esam pieteikuši jau šīs kompānijas maksāt nespēju. Ko tas nozīmē Balvas klientiem? Es domāju, tas ir vissvarīgākais jautājums. Jā, principā, tīri process beigsies 6. jūlijā. Tad būs tiesas sēde, un es domāju, ka nav cita varianta, kā tā maksāt nespēja, tad arī būs ierosināta, un viņa būs stājusies spēkā. Un tad jau, protams, nozīmēs, ka visas izmaksas, kas savukārt bija no sākuma, tad bija Balvas saistības, viņas būs uz garantijas fondu, jo ir svarīgi tas, lai visi cietušie saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, un tad arī savukārt šīs apdrošināšanas atlīdzības tiks nodrošinātas jau no garantijas fonda. Vai ir daudz tādu klientu, kuri gaida uz problēmas risinājumu šobrīd? Jāsaka, ka, protams, ir pagājis liels laiks, kopš tika izsniegta Balvas steidzamā polise, un, protams, ļoti liels klientu skaits tas nav. Tai pašā laikā vērā ņemams, jo ir daudz klienti, kuriem ir nepieciešams saņemt regulāros maksājumus no Balvas puses, tad ir noticis kaut kāds nopietns negadījums, varbūt tās ir, problēmas ar veselību, apdrošinātājiem jāmaksā arī nesaņemti ienākumi un tam līdzīgi, tad izmaksas, kas iet daudzu gadu garumā, tad, protams, šos klientus mēs mēģināsim apkalpot jau pirmajā kārtā, jo mums ir nonākusi informācija, ka viņiem arī šīs atlīdzības, tad, kad arī tika maksāts novēlošanos, mēs darīsim visu, lai viņi saņemtu to visu, kas viņiem pienākas. Plus vēl ir diezgan lielas summas tieši, kas nav samaksātas valstī. Par to
procesi, ko nodrošinājas valsts, tad ārstēšana, dažādi pensijas pabalsti. Tur ir uzkrājies pietiekami liels parāds, kas mērāms daudzos 100 000. Tāpat arī OCT apdrošinātāji, kas ir daudzos gadījumos atlīdzinājuši no savām kaskavu polisēm, tie arī nav saņēmuši savas atlīdzības. Ir arī ārvalstu prasības, kas joprojām turpina nākt, ja, jo tie negadījumi notiekās kaut kur citā valstī, kamēr šī atlīdzība tiek izmaksāta, nokārtoti. Pēc tam tas regress nonāk ar tādu novēlošanos, veidojas tās situācijas, ka mēs varbūt pat šo prasību uzzinām tikai vairākus gadus pēc šī negadījuma. Ja, teiksim, naudiņa tagad nāks no garantijas fonda, tik daudz es laikam pareizi sapratu, bet kas administrē visu to procesu? Teiksim, ja firma pēc analoģijas bankrotē, tad ir šis maksāt nespējas administrētājs, ja? Kas šī gadījumā? Nē, protams, teiksim, pašai kompānijai būs šis maksātnespējas administrators, ja? Bet jāsaka, ka tās atlīdzības, kas tagad būs jāmaksā no garantijas fonda, tiks administrētas no mūsu biroja puses, vai mēs tad pieņemsim kādus papildus darbiniekus, vai varbūt tās lūksim palīdzību mūsu apdrošinātājiem, ja? Jo tas varbūt tās vairs nav tik svarīgi priekš klientiem, galvenais, ka tie atlīdzība tiks nomaksāta. Protams, tīri teorētiski mēs šīs izmaksātās atlīdzības varēsim prasīt atkal no šī balvas administratora. Jautājums, vai viņam būs šie līdzekļi, ja? Diez vai viņi atradīsies, ko mums atmaksāt to naudu atpakaļ. Vai mēs varam būt droši, ka OCT polišu prēmijas necelsies sakarā ar šo pasākumu? Droši mēs nekādā ziņā nevaram būt, jo nevienam nav noslēpums, ka šis biznesa veids, tieši OCT apdrošināšana strādā ar zaudējumiem, ja, un apdrošinātājiem jau labu laiku apakaļ vajadzētu šo cenu pacelt. Ja. Tā pašā laikā ir tā konkurence, kas tas cenas spiež uz leju. Ja. Un, protams, šis balvas faktors un tās nepieciešamās iemaksas, kas būs jāveic garantijas fondā, būs atkal papildus tāds sloks apdrošinātājiem. Un, protams, apdrošinātājiem jādomā, kur šo naudu paņemt. Ja. Un, protams, loģiskākais risinājums būtu pārdodot šo polisi, pārdot viņu par nedaudz lielāku cenu, ja? Bet tā pašā laikā mēs redzam, ka konkurences dēļ nevienmēr tas tā notiekas. Hidropārvadi un hidropārvadu sistēmas. Ar to nodarbojas mūsu jau labi paziņas firma Hydronex. Bet par firmu Hydronex man ir īpašs prieks, jo firma Hydronex vēršas plašumā. Sākusi ar vienu darbnīcu un servisu centru Rīgā, Skandiolā 13. Nākamo savu tirdzniecības un servisu centru firma Hydronex atvēra Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A. Tālāk firma Hydronex nākamo savu tirdzniecības servisu centru atvēra Jēkabpilī, Rīgas ielā 224. Un 4. šobrīd svaigākais, jaunākais Hydronex tirdzniecības servisu centrs ir Gulbenē, Brīvības ielā 66. Saka, Aivi, cik ilgi jūs šeit saimniekojat? Es jau saimniekoju 5 gadi, bet ar Hydronexu sadarbojos jau ir 2,5 gadi būs tūlīt. Esmu ļoti apmierināts. Kas šeit Gulbenē, Brīvības ielā 66 ir? Tas ir servis, tirdzniecība. Kā mēs to varētu traktēt? Hydronex Gulbenē ir pilna hidrolikas servis, kas nodrošina gan šlangu remontu, izgatavošanu, cilindru remontu izgatavošanu, manžetes, plašā klāstā, pārējais, adapteri. Remontējam arī sūkņus. Remontējam arī sūkņus, rotatorus. Noteikti jau pamatprodukcija un pamatdarbība jums ir? Ir hidropievadi. Izgatavošana. Izgatavošana, jā. Un remonts. Vai ir arī kādi hidropievadi, ko jūs nespējat izgatavot? Vai? Pagaidām tāds nav bijis. Ir izgatavots viss, kas ir pieejams Gulbenē, ko klienti Gulbenē vēlās. Pārsvarā ir mežanieki, lauksaimnieki, tranzītā, kas brauc. Kā viena no jūsu darbības formām mēs minam tirdzniecību, tātad rezerves daļas. Cik plaši ar to jums ir? Tirgojam hidrocilindrus, eļas, šlangas, jihastroju, hidrosūkņus, visāda veida, kas ir NŠ aizstājēji, ar stipri lielākām jaudām un izturībām. NŠ tipā zobrat sūkņi ir izgatavoti Čehijā, jihastroju rūpnīcā. Un kāda cena?
Cena ir 3 reizes augstāka, teiksim, bet 3 reizes labāks arī. Un izturīgs spiedieni viss ir augstāks nekā NŠ tipa sūkņiem. Tagad sekojošs jautājums. Vai šos NŠ tipa sūkņus jūs tikai tirgojat, vai arī apkalpojiet un remontējiet? Veicam arī pēcpārdošanas apkalpošanu. Ir arī remkomplekti, blīvslēgu remkomplekti pārdošanā. Un veicam pilnu servisu arī tiem sūkņiem. Un kā klientu pamatā grib, lai jūs viņiem saremontējat tos sūkņus, ja ņem paši mājās, tomēr kaut ko ķimerējās? Ir dažādi klienti. Ir, kas atstāja un uzticās mums, un mēs veicam pilnu servisu. Kā ir ar hidrosistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, servisu apkalpošanu? Jo es zinu, ka, teiksim, centrālais Hidroneks Rīgā šādas te darbs veids. Jā, mēs arī, protams, pieņemam pasūtījumu, uzprojektēsim un uzstādīsim pat, ja vajag. Uz vietas. Veicam arī apkopi tām stacijām, arī lietotām. Lai sauktos par pilnu servisu centru, ir vajadzīga arī darbnīca. Un es cik saprotu, ka šāda darbnīca jums eksistē ar visām virpām, metināmiem un arī ar diezgan plašu izēju materiālu izvēli. Un zinot to, ka pie hidrocilindriem īstenībā tur tādu jebkuru materiālu nevar ņemt, tad tā ir specifiska izēja materiāla piedāvājums. Jā. Ir štoka materiāls, tas, kas ir standartā, pulēts, slīpēts, čaules, kuras virpojam, griežam vītnes, samontējam un sametinam galus attiecīgi. Ir arī tāpat arī tapu materiāls, kas tiek izmantots. Cietinātais, jā. Bet tur bija viena problēma viņiem, jo cilvēkam pārdot to tapu, un viņš arī nevar sazāģēt. Viņš ne tikai sazāģēt, viņš arī apstrādāt nevar. Mēs arī izgatavojam hidrobāku pēc klienta vajadzībām, pēc vajadzīgā lieluma, pēc izmēriem, pēc filtriem, visu varam salāgot. Tā ir tāpat hidrostacija plus mīnus, teiksim, tikai sūknis ir ārpus. Arī piedāvājam to Ihas Troju Jugvārs, tas galā uzliekamo sūkni, kas ir sakomplektējās ar bāku. Ja reiz esam tikuši līdz hidrosistēmu tvetnēm, tad grēks būtu nepieminēt eļļu. Ar kādu eļļu strādājam? Es piedāvāju divinolu vāciešu ražojuma eļļa divinolu. Tas ir īsts vācietis? Īsts vācietis, tas nav pakaļdarinājums. Un priekš ne tikai hidrauliskās eļļas, vai arī motoreļļas? Ir arī motoreļļas, transmisijas eļļas, plašs klāsts. Es skatos, jums šeit plauktos ir arī kapitāli atremontēti hidrocilindri. Nē, tie ir padomju tehnikas jauni cilindri, gan teleskopiskie, gan visāda garuma, divpusēji, vienpusēji darba cilindri. Es domāju, ka tas tiem, kas lieto padomu tehniku, ir gandrīz vai tā kā medus maize, ja? Dabūt jaunu. Jā, tā cena arī atbilstoši dažreiz neatmaksājas slīpēt, remontēt to cilindru, kad var iedot otrā dienā cilindru un viņš aizbrauc strādā. It sevišķi zemniekiem tas ir ļoti aktuāls, kad sāk vākt ražanosti. Vai tāpat kā visā Hidroneks sistēmā, arī Gulbenes Hidroneks rezerves daļas, pievads hidrošļūtenes pārdod visu 24 stundas diennaktī? Protams. Mēs nākam pretī klientiem un piedāvājam gan cilindru remontu, īso, ātro, teiksim, manžešu maiņu varam sataisīt kaut vai naktī, jo, cilvēkiem ir jāstrādā. Šļūtenes? Protams, šļūtenes arī, jā, jebkurā diennakts laikā var zvanīt, atnāksim, palīdzēsim, izglābsim situāciju, gan zemniekam, gan mežstrādniekam. Un arī tranzītā braucošiem? Arī tranzītā braucošiem, jā, droši var griezties, zvanīt. Un Gulbenē, iebraucot, ieraudzīsiet Nests benzīna tanku, uzreiz aiz Nests ir arī Hidroneks Gulbene. Brīvības ielā 66. Automoto raidījums numur 2 izmanto MediaRange datu nesējus. Iegādāties tos varat Prizma lielveikalos.